Vai ir kaut kāda baigi lielā starpība starp ūdens irrigatoriem, jo, piemēram, Oaklīnam ir 3 dažādi varianti, Philipsam, kur ir varianti, viņi visi vien tie paši, tur krāsiņi mainās, un tad vēl Waterpikam, kur ir vesela čupa ar daudziem dažādiem modeļiem. Tad, no manas pieredzes, viņi visi strādā vienādi, viņiem visiem šiem lielajiem ir patstāvīgi pulsējoša ūdens strūkla, viņam tā maksimālā jauda, gan pēc tehniskās specifikācijas, gan pēc sajūtām ir praktiski vienāda, tur ar mazām variācijām, kas ir 110 PSI vienības. Tas, kas mainās, protams, ir ražotājs virsū, līdz ar to pamatīgi arī mainās viņu cena, sākot no Oaklīnam šis te uz šo brīdi pagaidām maksā 19 eiro, līdz Waterpikam, laikam šis bija viens no dārgākajiem par 130 eiro. Pēc tam mainās, cik daudz uzglīšu ir iekšā. Šim te Oaklīniem nāk 2, Philipsam nāk 2, Waterpikam tur ir no 3 līdz 7, atkarīgs no modeļa. Mainās cena, cik pēc tam maksā šie te maiņas uzgalīši. Waterpikam, Philipsam sanāk visdārgākie, 2 gabali bija kaut 20 eiro. Pēc tam nāk Waterpiks un Oaklīns ap 13-14 eiro par 2 gabali. Un mainās garantija. Visi dod 2 gadu garantiju, atkarot Oaklīnu. Oaklīns ir vienīgais, kurš visiem irrigatoriem, tā skaitā arī visām elektriskajām zobirstēm, dod 3 gadu garantiju. Nu, un tad pats pēdējais ir vienkārši dizains, kas kuram dizainiski krāsa labāk patīk. Nu, tad attiecīgi to visu saliekot kopā var izvēlēties, bet tas darbības princips un tā jauda un tīrīšanas kvalitāte, manuprāt, no visām testēšanām, ko es esmu veicis, ir diezgan līdzīga.